Rīga – metropole Baltijas krustcelēs, kur satiekas dažādas kultūras – latviešu, vācu, krievu un skandināvu. Pateicoties šeit daudznacionālajai kultūras un tautu pārstāvībai, Latvija šodien iegūst sev neatkārtojamo šarmu. Neatkarības atgūšana mainīja Rīgas ģeopolitisko nozīmību un padarīja pilsētu par vienu no straujāk augošajiem Eiropas ekonomiskajiem un kultūras centriem. Rīga ir ostas pilsēta un dabīgi, ka vēsturiski tā augusi un attīstījusies kopā ar ostu. Tieši ostai jāpateicas par Rīgas uzplaukumu. Rīgas brīvosta atrodas Rīgas jūras līcī Baltijas jūrā, vietā, kur krustojas jūras tranzīta ceļi austrumu-rietumu tranzīta koridorā. Te ir punkts, kur savienojas NVS valstu un Rietuma Eiropas jūras ceļi. Rīgas osta visos laikos bijusi ekonomikas dzinulis. Tā ir pati lielākā osta Baltijā ne tikai teritorijas, bet arī savas attīstības potenciāla ziņā. Šobrīd nopietnākie ostas projekti saistīti ar šķidro un beramo kravu apstrādi. Latvijas tautsaimniecības augšupējai pozitīvi ieguldījumu sniedz tranzīta pakalpojumu pieaugums, kas lielākoties saistīts ar Krievijas naftas produktu eksportu. Šobrīd Latvijas teritorijā nav savas naftas pārstrādes rūpnīcas. Tas ierindo Latviju to Eiropas valstu vidū, kuras atrodas enerģētiskajā atkarībā. Naftas termināla celtniecība Rīgas ostā varētu nopietni ietekmēt naftas tranzīta biznesu un līdztekus tam arī tautsaimniecības attīstību. Šajā sakarā Baltic Oil termināla projekts, kas paredz naftas termināla celtniecību Daugavas iztekā, pilnībā atbilst Rīgas brīvostas un pilsētas attīstības koncepcijai. Dinas tā ir viena no lielākajām Latvijas naftas kompānijām, kas tika dibināta 1991. gadā. Kompānija iegūsi lielu pieredzi naftas produktu tirgū un ieņēmusi vienu no vadošajām lomām naftas produktu tirdzniecības kompāniju vidū. Uzņēmumam ir lieliskas partnerattiecības ar naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā, Baltkrievijā un kompānijām Eiropas Savienībā. Pirms 7 gadiem Dinas vadībai nostiprinājās vīzija par nepieciešamību Rīgas ostas teritorijā būvēt terminālu naftas produktu pārkraušanai. Tas ir nākamais loģiskais solis holdinga attīstībā, kas ļaus kompānijai apgūt jaunus tirgus un attīstīties. Galvenais kopuzņēmuma Baltic Oil termināla uzdevums ir naftas termināla būvniecība Rīgas brīvostas teritorijā, kas ļaus būtiski paplašināt naftas tranzīta koridoru caur Latviju un vienlaikus attīstīt arī naftas produktu tirdzniecību Latvijā. Termināls paredzēts naftas produktu glabāšanai un pārkraušanai. Tā kopējais kravu apgrozījums sasniegs 10 miljonus tonu gadā, un termināls atradīsies uz pussalas Daugavas iztekā. Galvenās termināla būves, rezervuāru parks un tankeru piestātnes plānots izvietot pussalas austrumu un dienvidaustrumu pusēs. Terminālā plānots izbūvēt 2 tankeru piestātnes un iekraušanas vietas. Šobrīd vietā, kur plānots būvēt terminālu, atrodas vairākas mazvērtīgas rūpnieciskas ēkas un pazemes noliktavas. Šīs būves plānotas nojaukt. Teritorija ir sliktā stāvoklī, piemēslota un neapkopta. Uzbūvējot terminālu, tiks savestas kārtībā ne tikai aizsargbūves, bet arī pludmales zona. To plānots attīrīt un labiekārtot. Jaunais termināls ar 16–20 metrus augstiem moderniem rezervuāriem izveidos interesantu, estētiski nevainojumu industriālu ainavu.